Jo agrāk mēs bērnam sākam piedāvāt dažādus, kā lai saka, konservētu pārtiku, vai dodam ļoti saldu pārtiku, teiksim, cukurs ir lielākās devās nekā viņam ir nepieciešams, tad ir šie konkrētie produkti asiņu vidi novirz uz skābo pusi, kas nav labi. Ja mēs pārējam uz pieaugušo pārtiku jau gada vecumā, tā kā sākam dot jau viņam gan gaļu, gan putru, maizi, visu, ko pieaugušais cilvēks tikai sasmalcinātu, varbūt un maigākām garšām, tad tā formula varētu būt 2 augļi, viena dārzeņu porcija, kas ir 300 gramu, 2 glāzes šķidrie piena produkti kaut kādi, 3 vienības kaut kādas olbaltuma un 4 labības vienības. Dienā tādam gadīgam bērnam, ja mēs runājam par olbaltumvielām, un ja tā izvēle krīt par labu gaļai tomēr, ja, tad tas varētu tādam bērnam būt kaut kādi 150 grami gaļas dienā. Tā apmēram, un 100 grami ir plauksta mana, 150, tas ir kaut kur tik daudz, viņam vajadzētu apēst. Principā 2-gadu bērnu ēdienkarte ne ar ko īpaši neatšķirās, viņam nāk klāt viena labības porcija. Ja? Atkarībā, cik viņam tas svars ir. Ja, teiksim, gadīgs bērns ir 11, 12, tad 2-gadīgi ir 13, 14 kg. Ja? Un labības porcija ir, piemēram, 1 šķēle maizes vai 1 vidējs kartupels. Tad dienā viņam vajadzētu 4 tāds būt. Ja? Tad tā forma vēlams, ja tas viss būtu iegādāts kaut kur, nezinu, veikalā, dabiskā veidā, vai uz tirgu, vai varbūt maziem bērniem mammas var atļauties tik daudz ieguldīties laiku un naudziņā, ka tas būtu nosacīti dabiski produkti. Ja? Ir jautājums, kur tad visā šajā kur tad ir saldumi, kur tad ir končas? Man šodien teica, bet kā te bērni bez saldumiem? Man bērns ēd tikai saldums. Es saku, kur viņš viņus dabū? Bet kā man uz galda stāvis, bet kas viņus atnes? Iedomājies, tas ir liels kārdinājums bērnam, ja viņš kaut reizi ir pamēģinājis un tā garša ir tik kolorīta. Tas liekas tik saprotam, un vecmāmiņas un vectētiņu un draugu un draudzeni sanes tos saldums, un tie bērni pa to dienu to saldumu sēdās, un, protams, šīs kalorijas, ja mēs pareiķinām tas visu, ko es nosaucu, tas apjoms ir diezgan liels, kāds teiks, ārprāts, mans bērns ir šī daudz vispār nespēja apēst dienas laikā. Pat pieaugušs cilvēks ir daudz neapēd. Toties ar saldumiem un treknām lietām ir vajadzīgs dažas pozīcijas, un man jau ir 1000 kalorijas. Un tad vēl vecāki cenšas vēl tā kā to veselīgo, to pamatēdienu dot, un tad ir tas ir veids, kā pamazām viena daļa bērna arī pieņemās svarā. Ir gan tas, ja?